uzliek uz līni naktstarpu, tad noteikti būs cope. Es katru reizi, kad es eju, es vienmēr šeit atrodu kādu slieku. Tā, re, kur ir viens slieka. Šodien līst lietus. Un šitā jau ir otrā slieka. Naktstarpi ir ļoti laba esma priekš līņiem. Un tas nozīmē, ja uzliek uz līni naktstarpu, tad noteikti būs cope. Man uz makšķerēšanu jāiet kaut kur kilometrs cauri mežam. Un es esmu izvēlējies iet ar nelielu līkumu. Es katru reizi, kad es eju, es vienmēr šeit atrodu kādu slieku. Tā, re, kur ir viens slieka. Naktstarps. Būs ko uz līņiem uzlikt. Tā es lieku uz līņiem pankūku ar kakao tumšu krāsu dēļ un pankūku tāpēc, lai viņš labāk viņu mutē tur, tas līnis. Bet tagad būs ko uzlikt slieku uz viena āķi. Re, kur liekas viens slieka. Tas ir naktstarps. Precīzāk sakot, tas ir astenu naktstarpe. Un putni, kad atrod to slieku, viņiem tas kumos ir pat rakni, viņi nokož galvenos tai sliekai. Bet es laikam ņemšu, jo man kaut šitik sanāk paķert līņus. Un es vienmēr, kad es nāks, atrodu vienu slieku tikai. Bet toties es varu pamakšēt līņus. Tur viens slieki jau ir atrast. Bet tā laikam neskaitās tik labi. Man līdz ezeram makšķēt līņus jāiet kāds kilometrs. Tā, re, kur ir viens slieka. Šitā te laikam ir no vakardienas. Bet nekas es viņu tāpat ņemšu. Re, kur akli ir slieka. Es katru reizi, kad es eju, visu laiku atrodu kādu slieku. Vakardien bija lietas laikam pa nakti. Tad es no rīta eju, var kāds sliekas atradu. Šodien līst lietus, un tās sliekas tāpat kā zivs uz laikmaiņu labāk lien ārā. Šodien līst lietus. Un šitā jau ir otrā slieka šodien.